Viņš viņiem bija piedevis, bet viņa nespēja pieņemt vai noticēt, ka viņas sirds tiešām ir izmainīta, ka viņš tos ir apžēlojis, un iespējams, ka viņi nespēja piedot arī sev. Es gribu, lai mēs kopīgi padomājam par kādu skumju notikumu Jāzepa dzīvē, un es arī došu tādu nelielu ieskatu tajā, kāpēc, manuprāt, tas līdz tam aizveda. Un tas stāsts ir par Jāzepu. To mēs lasām 1. Mūzes grāmatas, tur pēdējās nodaļās, un jūs jau zinat to stāstu, mēs drusku esam tam jau pieskārušies, ka Jāzeps bija savu tēvu Jēkaba mīļākais dēls, starp citiem brāļiem, bet viņa brāļi viņu ienīda, viņš bija sapņotājs, un viņa brāļi par to viņu ienīda vēl vairāk. Kā rezultātā viņu cenšas nogalināt, bet tad tomēr pārdod verdzībā. Un, kad viņš nonāk verdzībā, viņš nonāk Potifāra namā, tur viņš kalpo kā vergs vai kalps, bet tas kungs ir ar viņu, un viņš ir tik uzticams un taisns vīrs, ka neizbēgam viņš kļūst par Potifāra nama pārvaldnieku, kalps būdams. Bet tad viņš tiek apmelots, viņš nonāk cietumā, bet tas kungs vēl aizvien ir ar viņu. Un tā lēnām šajā cietumā viņš arī ir uzticams un taisns un iemanto labvēlību, ka viņš kļūst par cietumu pārvaldnieku. Un tad viņš nonāk faraona namā, viņš kļūst par visu Eģiptes zemes otro personu, uzreizais faraonu, viņam ir noteikšana pār visu zemi. Un tad šis notikums par Jāzepu tā kā ieņem mazliet citu šo te gultni, ja, jo visā zemē sākas bats, un viņa brāļi, tie, kas viņu nodeva, tie, kas viņu ienīda, viņi tagad nāk uz Ēģipti pirkt barību. Un viņi droši vien domāja, ka tas Jāzeps jau sen ir kaut kur miris vai kā kalps kaut kur nobeidzies kādā nomalē, kādā lauku nostūrī, kādā ciemā. Bet tāpēc viņi negaidīja, ka viņi varēs jebkad ar viņu satikties. Un kur nu vēl faraona namā. Bet viņi atnāk, lai prasītu maizi, un Jāzeps viņus atpazīst. Lai viņi iegādātos maizi, un Jāzeps viņus atpazīst, un mēs redzam, ka, protams, ka Jāzepam tā situācija nebija viegla, un tie cilvēki, kas ir saskārušies ar nodevību, kas ir saskārušies ar ļaunām lietām no cilvēka puses, tā izlabšana, pat ja tava sirds ir izmainīta, tas, protams, ka nav emocionāli vienkārši situācija. Mēs redzam, ka Jāzeps tur nespēja valdīt par savām emocijām, jo viņam droši vien iekšēji arī notiek cīņa. Bet tajā kopējā stāstā mēs redzam, ka viņš viņiem ir piedevis, ka viņš viņus mīl, ka viņš vēlas atjaunot šīs attiecības, atjaunot šo ģimeni. Jo, kā arī 50. nodaļā, tur ap 20. pantu, viņš viņiem saka, tad, kad viņi atkal melo pret viņu. Viņš saka, tas, ko jūs gribējāt par ļaunu, to Dievs ir vērsis par labu. Halleluja, Romiešiem 8, vai neko rakstīts, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Dievs kaut kā to vērš par labu, kas nevienmēr nozīmēs, vai pārsvarā tas nenozīmēs, ka tu kļūsi par otro personu kādā impērijā vai valstī, bet kad Dievs to lietos, lai mainītu tevi Kristus līdzībā, lai darītu tavu svētu, lai stiprinātu un tīrītu tavu ticību, lai tu būtu par svētību citiem. Dievs to var lietot arī lielākās, ciešanas un pārbaudījums, kuros mēs izejam cauri, un viņš to ir apsolījis darīt. Viņš to lietos. Ko cilvēki, ko šīs pasaules kungi un lielvaras grib par ļaunu, Dievs to tiem, kas viņu mīl, kaut kādā veidā vērš par labu. Lūk, un viņš viņiem piedod, un tad viss nams, viņa jaunākais brālis, viņa tēvs tiek attaicināts uz Ēģipti, visu viņu ģimeni, viņš viņiem iedod labāko zemi, viņš rūpējas par viņiem, viņš gādā par tiem brāļiem, visiem viss labi ir. Un paiet gadi, līdz viņa tēvs jau ir ļoti vecs, viņš tur sveitīja visus savus dēlus, un arī Jāzepa dēlus, un viņš nomirst, un tajā brīdī parādās, ka šie brāļi neuztic savam brālim. Pēc visiem šiem gadiem, pēc visu šī labā, ko viņš ir darījis, kā viņš ir demonstrējis, kā tas ir bijis redzams viņiem, ka viņas sirds ir izmainīta, ka viņš ir piedevis, ka viņš netur ļaunu, ka viņš mīl viņus, ka viņš vēlas būt sadraudzībā ar viņiem. Parādās, ka viņu sirds nav izmainīts, ka viņi paši neuzticās tam, ka viņš tiešām būtu varējis viņiem to piedot. Un interesanti, ka tad, kad Jēkabs viņa tēls vēl pirms savas nāves, viņš nāk un svētīja savus dēlus, tur parādās tas, ka viņš arī redzēja viņiem cauri, lai gan viņš jau bija vecs vīrs un viņš vairs skaidri nevarēja redzēt, viņa acis bija aptumšojušās. Kad viņš runā tos svētību vārdus, tur viņš reāli saka lietas, kuras mums palīdz ieskatīties tajā, kas un kā tie brāļi patiesībā bija. Un viņas sirds nebija izmainīts. Un tad es domāju, kāpēc pēc visiem šiem gadiem, kāpēc viņi vēl aizvien nespēja piedot sev, neusticās, ka Jāzeps viņiem ir piedevis? Tas ir, un man tā atbilde nāca tā, un jūs varat izteikt savus viedokļus komentāros.
ka viņi nekad nebija, mēs neredzam tajā stāstā, ka viņi būtu patiesi nožēlojuši un atgriezušies. Viņu sirds nebija izmainīts, viņi nebija nožēlojuši un atgriezušies. Un tas ir tas, ko Jānis Kristītājs aicināja darīt cilvēks. Tas ir tas, ko Jēzus, tas ir tas, ko apustuļi aicināja cilvēks uz patiesu atgriešanos. Un patiesa atgriešanās ir sirds izmaiņa. Tā ir mūsu attiecības, mūsu prāta, mūsu doma maiņa attiecībā par Dievu, attiecībā par mums pašiem, attiecībā par grēku un pasauli. Tā ir pazemošanās, mūsu dvēseles pazemošana kunga priekšā, ka mēs pazemojamies atzīstot, ka viņš ir taisns, ka mēs neesam, ka esam pelnījuši sodu, mēs ceram uz viņa žēlastību. Un šis process, ko dara Svētais Gars mūsu sirdīs, tas noved mūs pie tā, ka mūsu sirds tiek izmainīts. Un tad tā nožēla vai atgriešanās nav vienkārši, ka mēs turpinām dzīvot grēkā un drusku paraudam lūkšanā, nožēlojam, jūtamies vainīgi kādu brīdi un atkal turpinām grēkot. Tas ir līdzīgi attiecībās ar cilvēkiem vai attiecībā uz bērniem vai ģimenē, vai laulībā. Ja cilvēks turpina atvainoties un teikt, piedod, sorry, piedod, man nevajadzēja tā darīt, bet viņš turpina darīt vienas tās pašas lietas, tad tur nav notikusi patiesa nožēla un atgriešanās, jo viņa sirds nav izmainīta šajā jautājumā. Viņam vienkārši ir žēl, viņam ir bail par tām sekām, kur var novest šīs viņa nepareizās izvēles. Un tas bija tas, ko mēs redzam, manuprāt, ko mēs redzam arī šo brāļu vidē. Viņi atnāk šeit pie Jāzepa, viņi redz to, ka tas ir viņš, un viņiem ir bail. Viņiem bija bail, ka viņš viņiem atmaksās. Viņiem bija bail, lai gan droši vien, kā Bībele mums atklāja, kā izskatās sirds, kas nav izmainīta, cilvēks, kas nav piedzimis no augšienes, ka tie brāļi viņu apskauda, viņi domāja, kā tad viņam, man tagad drīzāk kā vecākam brālim, mēs taču to daudz labāk varētu izdarīt, ko tas Jāzeps tur dara. Tur bija skaudība, tur bija strīdi, tur bija apmelošanas un tam līdzīgi. Un tad, kad viņa tēvs nomirst, pirmā lieta, ko tie viņa brāļi dara, Jāzepa brāļi dara, viņa nāk pie viņa un melo viņam, manipulējot pār viņu. Un viņš to saprot, tāpēc viņš raud, viņš noskumst par tiem vārdiem. Un viņš saka, tavs tēvs, pirms savas nāves, viņš jau gribēja teikt, lai tu piedod saviem brāļiem. Un viņš saprot, tajā brīdī, ka tie brāļi, ka brāļa sirds nav izmainīts. Viņi vēl aizvien ienīst, viņi vēl aizvien apskauž viņu, baidās no viņa. Un ja viņš nebūtu šajā varas pozīcijā, tad nezinu, kas būtu noticis. Un tas vienkārši tāds kā atgādinājums arī par mums pašiem, cik svarīgi ir arī mums būt patiesā nožēlā un atgriezties, lai sirds tiek izmainīts. Jo ir cilvēki, kas tāpat var ēst pie labi klāta galda un būt kristīgajā sabiedrībā, sadraudzībā un justies tur labi pie tā galda. Bet tajā dienā, kad mēs stāvēsim tā kunga priekšā, kad vairs nebūs neviens citus, ko paļauties, nekādi priesteri, nekādi mācītāji, kas mums saka jauks, mīļus vārdus, vai tuvi draugi, kas tikai iedrošina un mierina mūsu dvēseli, bet mēs stāvēsim Dieva troņa priekšā. Tad tur parādīsies tā patiesība. Nekas, kas ir apslēpts, nepaliks apslēpts. Tas viss nāks gaismā. Vai tu esi patiesi atgriezies, vai tu esi patiesi nožēlojis, vai tu patiesi esi uzticējies Kristum un atstājis visu, lai sekot viņam. Jo, ja ne, tad mūsu sirds domas, tas viss nāks gaismā un kļūs zināms. Un tāpēc Jēzus brīdināja, ka būs pat kādi, kas būs varenas lietas darījuši viņa vārdā. Un interesanti, ka tie pārmetumi, vai tas noraidījums, ka tas noraidījums no kunga puses būs. Ejiet prom no manis, jūs ļauni darītāji. Viņi taču darīja labu it kā. Viņš saka, ejiet prom no manis, jūs ļauni darītāji. Un tad viņš saka, es jūs nekad neesmu pazinis. Tikai tāda dvēsele, kas ir salauzta, kas ir sagrausta, kas ir patiesā nožēlā, kas patiesi atgriežas pie Kristus. Un tas ir svētā gara darbs mūsos. Tikai tādu dvēseli tas kungs pazīst un sauc par savām avīm. Un neviens mums nevar izraut no viņa rokas. Ja mēs piederam Kristum, ja viņš ir izmainījis mūsu dzīves, ja viņš mūs ir dzemdinājis savā ģimenē, tad viņš arī būs tas, kas mūs paturēs. Pat tad, kad mēs krītam un klūpam, pat tad, kad mums kaut kas nesanāk un neizdodas, viņš mūs uzturēs. Jā, tā kā pārliecināsimies par savām sirdīm. Un ziniet, no otras puses, ja mēs patiesi ticam Jēzum Kristum, tad mums ir jātic un jāpaļaujās uz to, ko Bībele saka, jāuzticas evaņģēlī vēstī.
ka viņš ir apžēlojis, ka viņš ir piedevis, ka viņš ir izdzēsis mūsu grēkus, ka viņš mūs ir darījis par jauniem cilvēkiem. Un tad šai te neusticībai nevajadzētu būt mūsu sirdīs. Jo, ja evaņģēlijs ir patiesība, tad līdzīgi kā šiem brāļiem vajadzēja ticēt, ka Jāzeps tos ir apžēlojis un ka viņi nebija pelnījuši šo labestību, bet viņš tos ir apžēlojis un viņš tiem ir dāvājis šo te absolūto zemi, tā var teikt, līdzībā. Tāpat arī Kristus. Mēs to nebijām pelnījuši, bet viņš savā lielajā žēlastībā mūs ir mīlējis un ir izredzējis, lai mēs sauktos par Dievu bērniem. Kristu Jēzu, Dievs tās to darīja. Un tādēļ mēs varam uzticēties viņu vārdam, jo mēs redzam, ka viņš ir uzticams, viņa vārds ir nemainīgs, viņa vārds ir patiesība. Un viss, kas mums ir jādara, kas patiesībā nav nekas darāms, tā vienkārši ir mūsu sirds izmaiņa. Dievs, es ticu tev, es uzticos tev, es atzīstu savu vainu, es paļaujos, ka tu esi izdarījis visu, ka tu esi piepildījis visu, ka tu esi paņēmis manu grēku, izcietis manu sodu un likt savu cerību un paļāvību uz viņu. Tāpēc kā mēs kļūstam par Dievu bērniem, tas nav kaut kāda viena lūkšana, tā nav kaut kāda viena lieta, ja, kristība kaut kāda lieta, kas mums ir jāizdara, un tagad tu esi kristietis. Nē, tas ir ceļš, ko mēs uzsākam. Tas ir ceļš, ko mēs sākam iet. Mēs ticībā sākam sekot Kristum. Un Dievs, tas kungs, būs tas, kurš tos, kas patiesi ir atgriežies un nožēlā, kurš tos mūs aizvedīs līdz galam, līdz absolūtai zemē. Un tas iespējams nozīmē, ka mēs varbūt nevarēsim skriet, varbūt, ka būs kaut kāds sezonas un mirkļi, kad mēs rāposim, kad mēs uz ceļiem rāpsimies uz priekšu, bet mēs sekosim Kristum. Un viņa žēlstība būs tā, kas mūs uzturēs. Ok, es jau bišķi pa daudz aizrunājos. Esiet svētīti.